Labdien, mīļie! Paldies katram par jūsu finansiālu atbalstu. Paldies par jūsu lūgšanām. Paldies, ka mēs esam kopā un mēs kopā augam caur šiem te svētajiem rakstiem, ko Dievs ir atstājis mums, un arī caur iedvesmām, caur tiem piemēriem, ko Dievs dod. Tas viss ir laba sēkla mūsu sirdīs. Un es gribētu izlasīt šo te piemēru no Jēzus dzīves, kurš mums atklāja arī daudz ko mēs varam iemācīties arī šai dienā, ko mēs varam pārdomāt dienas garumā. Rakstīts Marka evaņģēlija 2. nodaļā no 1. panta tā. Un pēc kādām dienām viņš gāja atkal uz Kapernaumu, un ļaudis dzirdēja viņu esam namā. Un daudzi sapulcējās tā, ka tiem pat durvju priekšā nebija vietas, un viņš tiem sludināja vārdu. Un pie viņa nāca ar triekas ķertu, ko 4 nesa. Un kad tie nevarēja pie viņa klāt tikt ļaužu dēļ, tad tie atsedza jumtu tur, kur viņš bija. Un uzplēsuši to, nolaida gultu, kurā triekas ķertais gulēja. Un redzēdams viņu ticību, Jēzus sacīja uz triekas ķerto: Mans bērns, tavi grēki tev piedoti. Šis vārds ir atstāts, lai mēs ieraugam to, ka ir tādas situācijas, ka ir mums draugi, kuri ir nonākuši tādā grūtā dzīves periodā, ka liekas, viņš ir vienkārši bez spēka. Un labi, ka mēs varam paņemt šo te cilvēku uz lūkšanas rokām, un mēs varam sākt lūgt par viņu. Varbūt neuzreiz nāk atbildi. Tas varbūt tavs radinieks, varbūt viņš vispār ir neticīgs, viņš vispār ir vēl attiecībā pret Jēzus Kristu, vispār viņš galīgi pamiris, neko nevar izdarīt ar viņu. Tu liekas viņam stāsts, bet viņš nekustās uz Jēzus pusi. Redzi, kad es sāku lūgt, kad es vēl saku, lūksim draudzi, un ir tādi cilvēki draudzē, kuri visu laiku saka, palūdziet par manu meitu, palūdziet par manu dēlu, palūdziet par manu vīru. Un es redzu, ka viņu dzīvēs ir šie te labie augļi. Kāpēc? Tāpēc, ka tā sakot, 4 ir šie te draugi, ir tā draudzes saime, kuru sāk lūgt no visas sirds, jo katram mums ir vēl neticīgie radinieki. Un mēs lūdzam par šo te konkrēto vajadzību. Mēs nesam pie Jēzus, un zini, citreiz neuzreiz nāk atbildi, ir līdz Jēzum, ir kaut kāda slāņa, ir kaut kas tāds, kas liekas, ka jāizlaužās cauri. Ienaidnieks, protams, viņš negrib, lai mēs turpinām lūgt. Pat citreiz sanāk tā, ka ar tavu neticīgo vīru vai sievu sāk notikt kaut kādas lietas, viņš paliek agresīvāks, viņš agrāk laida tev uz draudz, tagad nelaiž, un tev liekas, ka vajag pārstāt ātri lūgt, jo palika sliktāk. Viņš varbūt dzēra, bet tagad vēl vairāk dzer, un liekas, vajag atstāt lūgšanas, vairs nevajag teikt draudzē, ka jālūdz, jo redzi, ka sliktāk ar to cilvēku paliek. Zini, ka ienaidnieks, viņš redz, ka Dieva gars darbojas, viņš grib šo te cilvēku apstādāt, un pirmkārt, ko viņš grib izdarīt, apstādināt tavu lūgšanas dzīvi. Mans mīļais Dievs, es tev ļoti lūdzu, lai šis cilvēks, kas klausās, un viņa acīs parādījās šīs te bildes, viņa radinieks un savu situāciju, es tev ļoti lūdzu, Dievs, mums dod viņam ticību šim cilvēkam, mans kungs, lai viņš turpina ticēt. Dievs, es tev ļoti lūdzu, skar viņa sirdi un dāvā viņam savu žēlistību. Āmen. Esi svētīts Jēzus vārdā. Visu labu!